Otrā nodaļa Sankes joga dvēseles nemirstīgā daba un apakšsadaļa ar nosaukumu Ievads karmas jogā, kur Krišņa skaidro Arģunam, kas tad ir karmas joga. Šajā apakšnodaļā ir arī slavens pants Bhagavad Gītā. 47. pants skan šādi. Tev ir tiesības uz rīcību, bet ne uz tās augļiem. Nepieļauj, ka atlīdzība ir šīs rīcības vadošais motīvs. Tāpat laikā neseko vēlmei no rīcības izvairīties. Un 49. pants. Arģuna, darbība, kas tiek veikta ar pieķeršanos, rezultātam ir daudz zemāka par šo jogu. Meklē patvērumu savā nosvērtības stāvoklī. Tie, kuri gūst motivāciju, domājot par rīcības augļiem, ir niecīgi domājoši. Un tagad daļējs Paramahamsas Višvanandas komentārs pie šiem pantiem skan šādi. Šeit Krišņa saka, ka tev vajadzētu darīt savu darbu, nepieķeroties to augļiem. Tev ir arī savi pienākumi, tev ir jāstrādā. Bet darbs nesīs augļus, ka to darīs aiz mīlestības, kad mīlēs to, ko Dievs tev ir devis, un darīs to ar laimes sajūtu, apzinoties, ka tu kalpo viņam. Kad darbs kļūst par pielūgsmi, domā par viņu ik brīdi, kamēr vien strādā, un viss izdosies nevainojami, jo tas nerodas no tevis. Tas nāk no viņa. Tas ir viņš, kas strādā caur tevi. Realizējušās dvēseles nav pieķērušās nekam. Pat ja viņu rīcība šķiet sabiedriskās domas neatzīta, tās ir brīvas no jebkādas karmas saistītas ar to. Viņu ikdienas valoda, viņu gaita, pat sēdēšanas maniera ir īpaša. Tas viss ir vibrācija caurstrāvots, un tas viss ir citu labad, nevis viņu pašu labad. Kad esi piesaistīts rezultātam, tava rīcība nav produktīva, jo koncentrējoties tikai uz to, lai darītu lietas pareizi, tu neesi brīvs. Tevī nav brīvības, jo iekšēji esi saspringts. Krišņa saka, ja tu veic ikvienu darbību ar mērķi kalpot tam kungam, ja atsakies no šīs pieķeršanās rezultātam, tu sasniegsi dievišķo apziņu. Tu nevari atteikties no savām darbībām, bet veic tās bez sautīgiem nolūkiem. Veic tās bez egoisma. Ja liksi sev atteikties no rīcības, tad panākumus negūsi. Uztver panākumus un neveiksmes kā vienlīdzīgas. Attīri prātu. Tikai tad, kad prāts ir attīrīts, kad prāts ir mierīgs, ka tas tiek virzīts un centrēts uz visaugstāko kungu, tikai tad tu esi brīvs. Ja prāts klīst neskaitāmos virzienos, nekas labs no tā nav gaidāms. Tu nekad neesi pārliecināts, vai tu rīkojies pareizi vai nē. Tev ir simtiem jautājumu, kas rodas tavā prātā, un tas ir nekontrolējams prāts.